Esiet sveicināti Valmieras sporta studijā. Šobrīd Valmierā diezgan aktuāls sporta veids ir kļuvis futbols. Ja basketbolā mēdz teikt, ka cāļu skaita pavasarī, tad futbolā noteikti šis teiciens ir, kad cāļu skaita rudenī. Tādēļ uz sarunu esmu aicinājis vienu no futbola dzīves cilvēkiem, Andu Adamsonu, kurš ir Valmieras futbola kluba sporta direktors, tāpat arī treneru asistents un arī jauniešu komandas treneris. Sveiki, Andi! Labdien! Nu, tātad, kā jau minēju, futbols šobrīd Valmierā kļūs aktuāls, bet varbūt vispirms tiem skatītājiem, kas varbūt nav tik cieši sekojuši līdzi, izstāst, kāda loma tev Valmieras futbolā un kas varbūt ir tavu ikdienas pienākumu, lai tīri iepazīstinātu sevi. Jā. No 2006. gada darbojos Valmieras bērnu sporta skolā kā futbola treneris. Bija jauniešu bērnu komandas, un 2 gadus esmu kā Valmieras futbola kluba sporta direktors un vienlaikus arī pirmās līgas galvenā trenera Gata Virgi asistents. Un kas ir varbūt šajos sporta direktoru pienākumos, kas ir tev galvenā uzdevuma, ko tu ikdienā dari? Tad pienākumos ir organizēt visu komandu, gan bērnu, gan jauniešu treniņu procesu. Tad iesaistīties treneru apmācībā un sekot līdzi komandu izaugsmē. Nu, kā jau minēju, tad pirmā līga šobrīd aktuāla un arī salīdzinot kā iepriekšējām 2 sezonām, arī komandai ļoti labi veicās. Kas ir šīs veiksmes pamatā? Varbūt tur tā nevarētu atbildēt viennozīmīgi to, kāda šīs sezonas panākuma atslēga, ja, bet jo vairāk un mazāk komandas sastāvs saglabājies no iepriekšējā gada, es domāju, ka varbūt mēs veiksmīgi sākām sezonu un puiši, gan treneris noticēja to, ka var spēlēt un cīnīties par augstām vietām. Varbūt tajā brīdī mēs pat varējām arī cīnīties par pārspēlēm ar virslīgas klubiem, tas ir ieņemt šo 2. vietu, bet bija kaut kāda kāpuma krituma sezonas gaitā, ja, kad, diemžēl, šobrīd ir aktuāli tikai cīņa par 3. vietu. Un vēl ko es gribētu teikt, varbūt pozitīvs moments bija to, kad sezonas sākumā no darba Anglijā atgriezās patreizējās komandas kapteinis Valdis Veinbergs. Es domāju, ka varbūt ar viņu ienākšanu atpakaļ komandā varbūt bija kaut kāds tāds pozitīvs grūdienis. Gan treniņu procesos, gan spēlē, gan arī komunikācijā starp treneriem un spēlētājiem. Un, ka viens būtu arī nodāta šī pozitīvā. Jā, viņš arī šajā pēdējā svarīgajā spēlē pret Liepājas Metlurgu arī guva šos svarīgos un vienīgos vārdus. Tieši tā. Vēl pats teica, ka esi treniņu procesā palīdz Gatim Mērglim. Ja tas salīdzinām ar pagājušo gadu, ja teica, ka sastāvs nav daudz mainījies, vai spēlētāji progresējuši, vai šogad varbūt treniņu process labāk tiek organizēts? Kā parasti ir problēmas tā, ka Valmieras futbola klubs, kurš startē 1. līgā, ja tā ir amatieru komanda, ja sezonas sākumā šo spēlētāju resursi ir diezgan pietiekami, ja, bet tad sezonas gaitā sākās dažādas problēmas, gan tās būtu traumas, gan arī kaut kādi dažādi darba apstākļi, gan jauniešiem droši vien aktuāls darbs tieši vasaras sezonā, tikai brīvlaiks, ja, kad tiek strādāts un krāt kaut kādu kabatas naudu priekš studijām augstskolā vai vidusskolā. Ar neko īpaši mēs neesam atšķīrušies ar pagājušā gada sezonu. Kā izdodas motivēt šos blakus apstākļus, lai pievērstos tieši futbolam? Nu, protams, viens ir veiksmīga rezultāta noteikti, kas vēl varbūt. Mums joprojām strādā tāda premiālā sistēma, ja puiši gan vīri gados, kas varētu teikt ir veterāni, ja, tad viņi velta savu brīvo laiku. Vieniem tas būs no mācībām, citiem tas ir no darba. Plus tātad visas spēles vairāk vai mazāk notiek nedēļas nogalēs, ja, un tiek pakārtot šis futbola dzīve. Un droši vien, ka daudz varbūt nepavadīt daudz brīvo laiku ar savām ģimenēm, ar savām draudzenēm, cik viņi to vēlētos, bet es domāju, ka tieši šis pozitīvais rezultāts un interesantā spēle ir šobrīd tas, kas motivē šos spēlētājus joprojām būt un spēlēt futbolu. Jā, paskatoties pirmās līgas turnīra tabulā, šī situācija ir ļoti spraiga. Pēdējās spēlēs ir izdevies arī savus tiešos konkurences apspēlēt, kas tomēr no tāds ievērojams Latvijas futbola sistēmas, kā Skonto, Liepājas Metlurgs ar Ventspili izdevās apspēlēt. Teiksim, paši spēcīgi esam, vai varbūt tur šī jaunā paudzes nav vairs tik varbūt spēcīga, kā agrāk bija?
teiksim tā, ka ar šīm jūsu iepriekš nosautajām komandām sanāk arī paralēli spēlēt Latvijas čempionātu U19 grupā, kur varbūt šajā gadā, diemžēl, dažādu iemeslu dēļ nesanāca aizķerties šajā trīniekā. Ja, tad mēs tomēr liekam to uzsver to, ka mēs vēlamies izcīnīt šo trešo vietu pirmajā līgā. Un kā teikt, jaunajiem puišiem, kuri ir 94. 95. gads, viņiem ar šīm komandām, teikt, sanāk klātienē tikušies jau 4 reizes. Tā kā vienam no otra it kā nekas nebūtu slēpjams. Varbūt bija spēles, kurš bijis labāk tieši U19 izpildījumā. Bet šobrīd, kad rezultāts ir pirmajā līgā, tad liksim to akcentu arī uz to pirmo līgu. Tomēr šie klubi ar tādu lielu vārdu, ar visu to piramīdu, arī šajā jauniešu sistēmā ir tās lielas atšķirības. Jūt, ka viņi, teiksim, kaut kādu atlasi veikuši, un kad pretī tomēr mazāk pilsētu Valmiera ir stājās. Jā, nepārprotam to, kad konto sistēma Liepājas Metalurgs, tie ir klubi ar tradīcijām, tāpat arī Ventspilī, bet varbūt tagad ir sākušies tādi nelieli juka laiki saistībā ar Liepājas Metalurgu, kur liela daļa finansējums tieši nāca no šīs rūpnīcas. Tad varbūt Liepājas Metalurgu komandām ir kaut kāda neliela neskaidrība ar viņu turpmāko nākotni, saistībā jau nākamo sezonu. Tāpat ir problēmas arī jauniešu futbola klubam Skonto, kur arī dažādi iemesli dēļ, gan finansiāli, gan treneri, to, kur komandas treneri dodas projām visām komandām uz dažādiem citiem Latvijas klubiem, tad arī juka laika. Bet nenovērtējam to, ka vienalga, lai kāda arī būtu šobrīd šiem klubiem Liepājas Metalurgam, Skonto vai Ventspilī, tad, protams, ir gods un cieņa to, ka mūsu puiši var viņiem konkurēt un spēlēs kā līdzīgs un līdzīgi. Kā ar šo jauniešu pienesumu jau lielajā komandā? Gadu atpakaļ nedaudz vairāk intervējām Maksimu Koļesniku, viņš teica tieši, ka ir šīs jauniešu pienesums varētu būt lielāks un ka tur ir kaut kāds iztrūkums, vai šogad kaut kas ir mainījies? Ir pāris puiši, kur ir gan 97. gan 98. gads, bet varētu arī piekrist Maksimam to, ka varētu šīs pienesums būt labāks. Bet varbūt tas būtu arī saistīts to, ka šajā pārējais vecumā, es nezinu, no 15 līdz 19 gadiem daudziem jauniešiem varbūt parādās paralēli kaut kādas citas intereses un aizraušanās, kur varbūt futbols paliek otrajā plānā. Bet ceram to, ka ar šo veiksmīgo startu pirmajā līgā, es domāju, ka tomēr daudz puiši atradīs savu lielāku motivāciju un gribas spēku to, ka pierādīt sev to, ka viņi ir gatavi un spēlēt griboši, un ka viņi var spēlēt augstākā līmenī, nekā viņi varbūt to dara tagad. Bez tam mēs saskatām, šie jaunieši lielākā daļa spēlēja arī Vidzemes čempionāta otrajā līgā. Tieši tur bija tā doma, to, ka, lai varētu iespēlēties pieaugušo futbolā. Kā tagad zināms, to, ka kaut kāda pārējais vecums no jauniešu pieaugušo futbolu prasa kaut kādu laiku, un arī saprat daudz citas lietas, lai saprastu, kā būtu jāspēlē. Un vēl dažos citos sporta veidos, sevišķi basketbolā, novērot praksi, ka, teiksim, reģiona centrs, kas ir Valmiera, veido sadarbību ar blakus pilsētām, kā Cēsis, Limbaža, Gulbena, Madona, un piesaistot spēcīgākos audzēkļus uz reģiona centru, vai arī futbolā šāda praksa tiek novērota? Jā, nav noslēpums to, ka jau vairākus gadus tieši arī pirmajā līgā Valmiera futbola klubu bērnu sporta skolas komandas, tā ir bāzēta no Vidzemes futbola centriem. Tad tie būtu valmierieši, smiltenieši, taicilieši, ir madonieši, kas vēlās jau pierādīt augstākā pakāpē un cīnās. Tā kā es pilnīgi piekrītu to, ka mēs varbūt ejam kaut kādu savu veidu pēdās futbolam vai florbolam, bet šī tendence arī notiek arī jauniešu komandās. Ja jūs pavērot Latvijas jaunās čempionātu U15, U14 komandās, tad uz šo brīdi, kad tās komandas saucās kā Smiltenes BSS, bet paskatoties sastāvā, jūs varētu redzēt to, ka vairāk un mazāk tas jau skaitās kā Vidzemes reģionālās izlases. Un līdz ar to arī apvienojot visus šos spēkus, ir gatavi konkurēt Latvijas čempionātā. Tad arī apliecina to, ka gan 3. vieta pa U15, gan 4. pa U14, tāpat arī U19 uz šo brīdi ir kā paliekam 5. vietā, bet viņi reāls laiku varēja cīnīties par pirmo trīnieku.
Vēl pirms iepriekšējās sezonas tās nozīmīgs notikums nomainījās futbola klubu vadība, jauna valde tika ievēlēta. Vai tas ir kā ietekmējis klubu attīstību, ir kaut kādi rezultāti jūtami, vai šis labais rezultāts turnīra tabulē vai likumsakarība ar to nesaistīts lietas? Tur arī tā būtu grūti reiz vienā teikumā atbildēt. Protams, katra jauna vadība nāk ar jaunām ambīcijām, ar jaunām domām. Es domāju, tomēr, ka tā ir pozitīva vēsma šajā visā, jo kluba vadība ar ļoti lielu entuziasmu seko līdz visiem notikumiem, gan finansiāli palīdz, jo šobrīd ir tā, ka visas bērnu jauniešu komandas ir materiāli nodrošināts tādā ziņā, to, ka gan forma, gan trenītāji tiek sekti no kluba sagādātiem resursiem. Tā kā pozitīvi tikai uz to visu skatos. Kā pats darbs ar jauniešiem notiek, kā nav noslēpums, ka svarīgi ir jau no mazotnes strādāt, arī, teiksim, labi treneri ir svarīgi, skatos pēdējos gadus ļoti aktīvi, gan Mārs Antons Ķirs darbojas arī pats, kā tur darbs notiek? Varbūt Valmieras pozitīvais moments to, kad tieši kaut kāda bērna vecumā, tur notiek tā 6 līdz 10 gadi ir ļoti liels pieplūdums. Varbūt mūsu sāp būtu tā, ka kaut kādā 11 gados notiek kaut kāda rotācija uz dažādiem sporta veidiem. Ir jau teiksim tā, ka tas cilvēciskais resurs Valmierē tik daudz, cik viņš ir, un visiem sporta veidiem nepietiek, tad teiksim arī tad notiek tāda iekšējā konkurence. Ne tikai, teiksim, bet tas tieši tajā vidusvecumā, kas ir tie 12, 17 gadi, kaut kur tajā. Mums ir kā būtu tas uzdevums to, kad saglabāt šos te puišus, un lai tiešām, ka sākās futbols 11, jo teiksim tā, ka nav nozīmes to, ka tu esi Latvijas čempionāts, nezinu, 7, 8 gados, jo paiet 10 gadiem neviens to neatcerēsies. Būtu nozīmīgi to, ka mēs šos te puišus saglabājam un tiešām, ka sākās šis te futbols 11, ka notiek atlases uz Latvijas izlasēm dažādos vecumos, lai mums būtu šie te konkrēti spējīgie spēlētāji, kurus mēs varētu piedāvāt gan Latvijas izlasē, gan pirmajai līgai. Tas būtu mūsu tas tuvākais plāns un uzdevums, uz ko mēs vajadzētu likt tādu lielāku akcentu tuvākā laikā. Pieskārties šīm izlasēm jaunieši pēdējos kādās 2-3 gadus ir kādu, ko tu vari nosaukt, kas mums ir bijuši tie audzēkņi, kas ir bijuši šajās izlasēs? Jā, tad Latvijas U19 izlasē spēlēja audzēknis Maksims Kaļesņikovs, es atvainojos Maksims Vasiļkovskis, bet diemžēl arī uz šo brīdi viņš ir devies strādāt uz Vāciju. Varbūt arī neatrada tik lielu to motivāciju darboties, jo, teiksim, atkal kaut kādi materiālie labumi nenāk tik ātri, kā gribētos, ja, un šo brīdi viņš ir projām Vācijā. Cerams, ka varbūt šie apstākļi mainīsies un ka mēs atkal viņu nākotnē sagaidīsim. Tāpat U17 izlasē spēlējas Dītis Bisunieks, U16 izlasē Bruno Bērziņš, un tad atkal zemākās, kas varbūt vēl nav startējuši kaut kādos tādos lielos jau Eiropas čempionāta atlases posmos, ja, bet tur joprojām mums ir kandidāti. Tad 98. gadu grupā tas ir Toms Dubovs, 99. gadu grupā tas ir brālis Markus Dubovs un 2000. gadu grupā tas ir Kristors Lūsiņš. Tad jau redzam, ka tomēr kaut kāda tā sistēma strādā un mēs spējam arī kaut kādas sagatavot vismaz izlases kandidāšu līmenī spēlētājs. Tieši tā, protams, mēs vēlētos, lai šie spēlētāji būtu vairāk, bet prieks arī par to, ka vismaz kaut kādā noteiktā vecumā vismaz 1-2 spēlētāji ir tie, kas var parādīties izlašu kandidātos un sev pierādīt. Tad atgriežoties vēl pie pirmās līgas, kā var vērtēt pašu šo līgu? Ir komandas nedaudz vairāk kļuvuši, kā šis līmenis vidējais ir audzis vai ir apmēram līdzīgs? Varbūt pēdējos gados ir noticies nedaudz tāds straujāks kāpums uz leju, varbūt meistarības līmenī, bet tas varbūt arī saistīts to, ka nedaudz ir kritējis virslīgas komandu līmenis, kas arī būtu saistīts tieši ar materiālo ziņu, to, ka komandas netiek varbūt pienācīgi motivētas finansiāli, kur varbūt pēc tam tālāk izriet dažādas sekas, kas varbūt vairāk ir saistītas ar dažādiem šī brīža skandāliem virslīgā, ja, tad pašā totalizātorā vēl kaut ko, bet grūti pateikt. Uz šo brīdi formāts bija tās, to, kad spēlēja gan pirmās līgas komandas, gan arī virslīga komanda dublieri. Ja
sezonas sākumā tas bija tā kā pārējais modelis, un nākamajā gadā varētu būt tā, ka pirmā līga spēlē atsevišķu, dublieru spēlē savu atsevišķo čempionātu, ja, bet grūti arī spriest. Bet vai pietikt resursi tik daudzām līgām? Jā, par to ieteikt runa, droši vien visticamāk gaidīsim nākamās sezonas sākumu, kad kaut kādā februāra beigu, marta sākums aptuveni būs zināms šis formāts, kādā spēlēs, un tad droši vien, kad par nākamo sezonu varētu runāt tikai tieši šī nākamā gada sākumā tikai. No šīs pirmās līgas ir šī BFC Daugava, kas ir tikusi jau virslīgā, un arī Gulbene, kas pirms tam spēlē virslīgā, tagad tiek uz pārspēlēm. Cik pārāks ir šīs komandas pārējiem, kas pirmajā līgā spēlē? Nu, ja mēs paskatāmies turnīra tabulu, tad mēs redzam, ka BFC Daugavpils komanda tad ir izteikti līderi. Gulbene ir atrāvusies varbūt nedaudz mazākiem punktiem, bet arī šīs komandas nevarētu novērtēt kā teikt, vienā kategorijā. Ja BFC Daugava cenšas un spēlē vairāk mazāk ar saviem resursiem, ar saviem audzēkņiem, pieaicinot klāt arī pāris leģionārus, tad Gulbenes komanda, ja, tad šajā nosaukumā Gulbene, tas ir vairāk tikai tāds tā kā mājas vietas spēļu vietu nosaukums. Arī regulāri arī no Japānas kāda leģionāra un vēl daži citi. Šī komanda visu treniņu procesu aizved Rīgā un tikai šīs spēles aizved Gulbenē. Protams, arī Gulbenē bija šīs problēmas, to, kad sastāvs ir diezgan gados vecs un arī sezonas beigas parādīja to, ka viņam šie spēlētāji resursi nedaudz pietrūks, lai viņi veiksmīgi varētu novadīt visu sezonu. Bet, kā teikt, abas divas komandas ir izdarījuši to, lai kaut kā vairāk un mazāk viņas bija definējuši to, ka BFC Daugava arī sezonas sākumā teica, ka viņu uzdevums ir nokļūt virslīgā, tāpat to teica arī Gulbene. Tad jāskatās vienkārši, kas būs Gulbenē pārspēlēs, kāds pretinieks, jo, kā zināms, virslīgā šis pēdējais trīnieks komandām Jelgava, Meta, Ilūks vēl savstarpēji cīnās, un tur vēl nav viss skaidrs. Kā tavuprāt, varētu šī Gulbene un Daugava cīnīties līdzīgi vai būt spēcīgāk par šādu Ilūks, Metu vai Jelgava? Kāds tur, lai viņi iedarētos šajā virslīgā ar savu līmeni? Teiksim tā, ka virslīga šobrīd sadalīsies vairāk un mazāk tādos divu komandu līmeņos. Ja, es domāju, ka kur no šīm komandām varētu droši vien pretendēt un spēlēt līdzīgi ar otrā ešalona, teiksim, piecinieku komandām. Domāju, ka viņi tur neizskatītos pastarīšu lomā. Arī tādai Gulbenei un Daugavai tas budžets ir krietni lielāks nekā citām pirmās līgas komandām? Nē, skatījies, kā teikt, citu maciņā manā informācijas, kā šo komandu budžets ir. Bet grūti arī spriest, ka viena lieta to, kā komanda nospēlē pirmajā līgā, ja, un tad ir arī bijuši tā, ka komandas sastāvs tiek nomainīts par 80–90%, tā kā grūti kaut ko spriest uz nākošo sezonu. Tieši tā, pieskāramies virslīgai, un tad viena no galvenajām aktualitātēm jau pats arī minēja, ka ir šie totalizatori, kas savā ziņā piesaistīja cilvēku uzmanību, bet varbūt ne tas pozitīvākais veids, kāds futbola sabiedrībā no malas šis vērtējums, jo mēs dzirdam vienu viedokli, kad nekas tāds nav bijis un ka šis spēlētājs IBI ir tāds un tāds, un savukārt no otras viedoklis ir, kad viennozīmīgi, ka viņi tur nodarbojas, kāds ir futbola sabiedrības loma. Es varbūt gribētu iztikt bez komentāriem, tā kā šī problēma vairāk aktuāli ir tieši virslīgas komandēm. Ja agrāk bija šī totalizatora, to, kad varēja likt likums gan otrajā līgā, gan pirmajā līgā, ja, tad bija kaut kādas spēles, kur likās kaut kas aizdomīgi, ja, bet tā kā mēs šobrīd nedomājam par virslīgu, ja, un tad šo kaut kādu viedokli atstāt pie sevis. Protams, uz to visu skatoties no malas reizēm jāpasmaida ir, ja, kad šie dažādi izteikumi gan pār, gan pret ir krietni pārspīlēti, ja, un teiksim tā, ka kamēr nav reāli pierādījumi, tikmēr arī grūti būtu ko spriest. Ja Futbola federācijas vadītājs Indriksona kungs varbūt līdz galam mums neko nepastāst, ja, tad es domāju, ka arī savu viedokli varētu paklusēt tikai. Un kā ir, protams, visu uzmanību virslīgai, bet arī pirmās līgas līmenī mēdz kaut kas tāds notika, vai, teiksim, pašiem kaut kādas saskari bijušas, kur kaut kādas komandas dīvaini spēlē?
par kaut kādiem atdotām spēlēm vai neatdotām man informācija nav. Protams, sezonas gaitā, ja mēs varam paskatīties, ir rezultāti to, ka pēkšņi komanda ir spēlējusi, ja, un normāli spēlējusi, bet tad sākās kaut kādas sastāva problēmas, un tad, protams, liekas kaut kāda aizdomīga rezultāta, tur 1-14 vai 0-8, ja, bet tas ir, diemžēl, mūsu patreizējās Latvijā notiekušā futbola sabiedrības realitāte, to, kad komandas nespēja, kā teikt, līdzvērtīgi sastāvu noturēt visu sezonas gaitā, un varbūt tāpēc arī šie rezultāti kaut kādi lielāki vai mazāki, tas ir ciparos, varbūt izraisa kaut kādas jautājumus un šaubas par godīgu spēli, bet es domāju, ka tas nebūtu saistībā ar pirmo līgu. Kas tavuprāt būtu jādara Latvijas futbolam, lai no šādām lietām izvairītos un šo imidžu uzlabotu cilvēku acīs? Protams, būtu jātiek beidzot skaidrībā to, vai tiešām šie totalizatori notiekās vai nenotiekās, ja, par atdotām spēlēm. Un vienkārši ar reālu kaut kādu sodu piemērošanu noteiktam klubam vai noteiktam spēlētājiem, tad es domāju arī vienkārši to, ka pārējiem nebūtu gribēšana vienkārši šīs lietas darīt. Protams, arī šī precedenta to, ka Futbola federācija iedod diskvalifikāciju un tā pašā laikā pēc kaut kāda laika šo diskvalifikāciju noņem nost, ja, tad tomēr būtu jānotur, kā teikt, mugurkauls un šīs lietas jāiedara līdz galam pienācīgā līmenī. Vēl tās vispār gan sporta sabiedrība, gan futbola sabiedrība aktuāls jautājums Skonto stadions. Bija šī izsola, kad gribēja pārdot šo teritoriju, beigās neviens nepieteicās, un tagad Intersons ir izteicies, kad tā kā plāno atpirkt. Kāds vērtējums par šo situāciju, vai Latvijas izlasē būs tuvākajā nākotnē, kur spēlēt savas izlases spēles? Nu, arī par šo Skonto stadionu tad droši vien tuvāk būtu jāprasa pašam Intersona kungam. Tikai dzirdēts to, ka Latvijas izlases mājas spēlēm varētu pielāgot gan Liepājas Metalurgu stadionu, gan Jelgavas stadionu, bet tas tikai tādā baumu līmenī, tā kā šie jautājumi būtu droši vien jāprasa tiem cilvēkiem, kur par to atbild un kuri varētu arī sniegt kaut kādu reālu atbildi. Šeit mēs varam tikai runāt kaut kādā baumu līmenī vai tanku līmenī. Un visbeidzot sarunas beigās, tad mums ir 2 spēles palikušas, ir Varavīksne izbraukumā un Jūrmala 2. Kas jāpēc šajās spēlēs, lai mēs tiktu pie tām bronzas medaļām? Uzdevums tagad mums ir viens, tad pirmā šī ir mājas spēle ar Jūrmalu. Nedēļas nogalē, un pēc tam izbraukums ir Liepājā. Ja mēs paskatāmies turnīru tabulu, tad Valmieras futbolistiem pietiktu ar 4 punktiem, lai nodrošinātu šo 3. vietu, kas būtu pēdējā laika viens no labākajiem sasniegumiem Valmieras futbola dzīvē. Bet es domāju, ka komanda šobrīd ir ļoti pozitīvas nots. Es domāju, ka arī abās 2 spēlēs mēs iesim un cīnīsimies par 3 punktiem. Tas ir kopā, lai būtu 6 punkti. Lai izcīnītu uzvaru paši, nevis gaidot to, kā nospēlēs pretinieki. Tieši tā, jā, saviem spēkiem tur viss iespējas izdarīt, jo arī tur šīs spēles ir kā nomināli vājākiem pretiniekiem. Turklāt, man liekas, Ventspilī bija jāspēlē pret Daugavu, kas jau ir izcīnījis čempionu titulu. Tur laikam rēķināt diezko nevajadzētu. Jāiet laukumā vienkārši un jāizcīna 2 uzvaras un var svinēt pēdējā laika labāko sasniegumu futbolā. Es ceru to, ka gan puiši, gan treneri, mēs visi, gan arī visi atbalstītāji to vēlās, un to mēs arī izdarīsim. Tieši tā, to arī novēlam, un vēl vienā brīdī izteicies, ka bijāt arī, ja varbūt nedaudz labāk paveiktos, būtu tuvu šīm pārspēlēm uz virslīgu, vai komanda būtu gatava iet uz šīm pārspēlēm, vai arī, kad Valmiera varētu spēlēt virslīgā? Es domāju, ka puiši un treneru sastāvs, protams, būtu gatavi un arī piedalīties šajās pārspēlēs. Bet vai reāli mēs esam gatavi priekš virslīgas, tas, protams, būtu jāpasēž pie galda, jāpadomā par sastāvu. Droši vien, ka būtu jāpiesaist kādu pāris pieredzējuši spēlētāji ar virslīgas pieredzi, jo, kā zināms, to, kad no Valmieras vairāk puiši spēlē virslīgā, ja, tad varbūt notika kaut kādas konkrētas pārunas ar šiem pušiem, ar piesaistīt viņus atpakaļ pie Valmieras komandas. Bet tas tikai tāds varbūtības teorija, ja, tad, kad mēs tiešām būsim pie šīs virslīgas, tad droši vien arī domāsim un plānosim tās lietas aktīvāk un dzīvāk un saprotamāk. Tad novēlēšu veiksmi Valmieras komandai pēdējās 2 pirmās līgas spēlēs. Vispirms jau pret
Jūrmala 2 mājās, pēc tam arī vēl vienreiz Liepājā veiksmīgi nospēlēt, jo, kā zinām, ļoti asa un spraiga cīņa izvērtās Liepājā pret Metvaru, bet to izdevās uzvarēt, tad novēlam arī vismaz šos 4 punktus izcīnīt Valmieras komandai, un lai būtu iespēja atrast bronzas medaļas, ko arī varētu parādīt pārējai sabiedrībai. Jā, paldies par sarunu. Cerēsim, ka šo 3. vietu arī izcīnīsim.